Sveiki, mēs esam pilnīgi jaunā birojā un ar šo te jauno ceļojuma aģentūru, kas ir ienākusi jaunās telpās, mums pastāstīs Altevo direktore Solvita Abarone. Sveiki! Es gribēju prasīt, jūs esat Latvijas tirgu pietiekoši jauna aģentūra. Jā, un varbūt pastāstīt mazliet par sevi. Kad jūs strādāties, uz ko jūs specializējaties un ar ko jūs atšķiraties no citām aģentūrām? Jā, Altevo aģentūra darbojās jau aptuveni gadu, mazliet ilgāk, bet tā pa lielam tā kārtīgi, kad darbojamies gadu. Mēs atšķiramies ar to un specializējamies, mēs piedāvājam savā portālā un arī uz vietas klientiem ceļojums no gandrīz visiem Latvijas turoperatoriem un aģentūrām, līdz ar to piedāvājums ir ļoti plašs. Un tāpat arī mēs piedāvājam unikālu iespēju iegādāties ceļojumu ar atlikto maksājumu, iemaksājumu tavantus, sākot pat no viena lata, norēķināties klientu pašu izvēlēto termiņā. Cik ilgu laiku norēķinās? Sākot ir klienti, kas izvēlās par 2-3 mēnešus, jo vienkārši tā lielā nauda tajā brīdī nav uz rokas, ir klienti, kas izvēlās 2 gadus. Tas ir arī maksimālais termiņš. Daudz ar klientu, kas tā... Starp citu, 2 gadi ir viens no populārākajiem termiņiem, jo tad arī ikmēnešu maksājums sanāk diezgan mazs, salīdzinot ar citām ikdienišķiem maksājumiem, teiksim, 15 mēnesī, 17 mēnesī par Turciju, tas tomēr ir klientam. Viņš zina, ka viņš varēs atļauties, un tāpēc viņš ir droši sirds slēdz labāk uz 2 gadiem. Jums ir pilnīgi jauns tagad birojas, jūs esat pārcēlušies citās telpās? Mēs esam pārcēlušies, jā, jo pirms tam mēs bijām, kā klientam nepieejamākā vietā, bija 4. stāvs un nebija no ielas, kur tā kā mēs tos ielas klientus nespējām marķēt. Saptām vienām māmu, ka jāpārceļās. Tagad tikai viens pakāpiens vai 2? 3? Tagad tikai 3 pakāpiens. 3 pakāpiens. Gribēju jautāt, tad adrese šī skaitās Krišjāna Barona 13 un 15. Bet mājaslapas adrese ir altevo.lv. Un es tur redzēju, šodien no rīta ienācu, un tur varēja pieteikties uz vēstuli, un varēja kaut kādas 500 latus kaut kam vinnēt. Jā, 500 latu kabacinājums. Tas mums akcija norit jau mēnesi. Visi, kas piesakās mājaslapā jaunumu saņemšanai, piedalīsies izlozē, kas notiks rītdien. Šodien ir vēl iespēja pieteikties. Šodien pēdējā diena? Jā. Mums gan arī šis video šodien ir jāpalaiž, jo rītdien jau vairāk nevarēs pieteikties. Iespējams būs jauns konkurss, bet tik vilnošs nebūs. Skaidrs. Jā, tad kaut kur būs jauno gadu nākošais, jā? Tad redzēsim. Tad redzēsim. Tad es gribēju prasīt, uz kurien dodas tagad ceļot? Kas ir pieprasītākie galamnieki? Šobrīd pieprasītākie ir tieši kurorti. Turcija paliek nemainīgi pieprasīt Latvijas ceļotāju vidū. Tāpat arī šogad īpaši populāri kļūst Bulgārija, jo cenas ir patiešām vilnošas, sākot no 200 latiem personai, par 7 naktīm viesnīcā, kā visi par tevi parūpētas, līdz ar to. Bulgārija, Turcija, Grieķija arī joprojām ir diezgan populāri. Un šobrīd īstenībā arī ceļotāji, tie, kas ceļo ziemā, tie jau sāk izvēlēties savu ziemas ceļojumus uz Ēģiptes tēzemi, jo tās cenas ir tagad krietni labākas nekā viņas būs, kad sezona sāksies. Un varbūt par kuriem turoperatoriem jūs iesakat ceļotājiem doties? Jeb arī paši gatavojat? Principā ir tā, ka mēs klientam iesakām visus lielos turoperatorus. Tādēļ, kad katram klientam tomēr tā pieredze ir bijusi dažāda, un mēs arī nevēlamies kādu no turoperatoriem pozicionēt labāk kā pārējos. Līdz ar to GoVenture, Testurs, Novatours, Alid, jā, mēs arī klientam vienmēr piedāvājam visu turoperatoru piedāvājumus, lai viņš pats izvēlās, kurš tad viņam beigās. Vai dodas arī ar autobusu ceļojumos arī? Dodas arī autobusu ceļojumos, protams. Un tad vispopulārākais galamērķis šobrīd ir Turcija, jā? Un tad Bulgārija? Jā. Kāds būtu novēlējums Travel News lasītājiem? Novēlējums būtu uzdrīkstēties, sākt ceļot, jo tā ir tiešām fantastiska lieta, no tās cilvēki mums atkarīgi. Un nākt uz Altevo biroju ciemos, un tad jau mēs arī katram spēsim piemērot izdevīgu piedāvājumu un noslēgt izdevīgu līgumu. Apsveicu ar jauno biroju, lai jums labi veids. Paldies. Paldies.